Bet arī šie paši cilvēki, kā Einsteins, viņš nesaka to, ka tikai māksla, mūzika vai gleznošana ir radoša. Radošums arī ir nopirkt lēti, bet pārdot ļoti dārgi. Un tagad jūs padomāsiet, tas vispār godīgi? Domājiet jūs, kā jums liekas, vai jūs tā domājat, kā ir? Nav godīgi? Reizē nav. Redz, tā ir mūsu izvēle, vai mēs tirgosim atšķaidītu spirtu, vai mēs īstenībā nopirksim kaut kādus labus miltus, bet mēs no viņiem uzcepsim kaut ko ļoti garšīgu, uzliksim sevi audzētu tur to dzērveni un pārdosim, es nezinu, pat cik 100 reizes lielāk. Saprotiet, kad es radīšu no kaut kā, kas varbūt nemaz tur nav it kā nekāda vērtība, bet es pielikšu tādus integrantus, es viņu pataisīšu pa vērtību, ka es viņu pārdošu pa 100 reizes dārgāk. Vai tas ir radošums? Un tas cilvēkiem būs baudāms un garšīgs.